Īsa pamācība, cik vienkārši tagad ir pasūtīt savu laivas dzinēju. Ieejam mājaslapā latrex.lv, atveram sadaļu dzinēji, selva, izvēlamies sev vajadzīgo jaudu, teiksim 70 zirgspēku motors. Te mēs redzam bildes. Saprotam, kas tas ir pa dzinēju, ražots Japānā. Te ir apraksts pa to dzinēju. Te ir ierakstīts, kas ir standarta komplektācijā. Sānu pults, digitālais pulkstenis, alumīnija dzenskrūvs, dažādi soļi, degvielas bāka, skrūvju komplekts, stūra stienes. Labi, tas viss mums apmierina. Principā motoru var mest virsū, bet te ir vēl tāda sadaļa opcijas. Teiksim, ja jums vajag kaut kādu uz paneļa liekamo pulti, vai varbūt jūs gribiet integrēto iegremdējumu pulti, tā būs foršāk, pieliekam. Vēl ir variants, ka jūs varbūt gribiet, teiksim, standartā nāk motoram šāds tahometrs. Tur visa informācija ir, bet varbūt jūs gribiet lielāku rekuru. Viņš ir 4,3 colis. Tad vienkārši rekuru varam atķeksēt viņu. Un vēl varbūt mēs gribam savienot motoru ar ehaloti. Tad uzreiz tādu vadu ieliekam, lai varētu salaist ar to NMEA tīklu. Un arī izvēlamies, kādu mums vajag dzenskrūvu. Standartā nāk alumīnija dzenskrūva. Vēlāk mēs šeit pieliksim arī nerūsējušo tēro dzenskrūvus, kuras pa papildus naudu ir. Bet standarta alumīnija ir iekļaut cenā, un mums, teiksim, ir kaut kāda tur 4,70 laiva, liekam iekšā 13. soli. Un viss, un mums izveidojās motora cena, integrētā pults, lielais mēra instrumentu panelis, adapters un dzenskrūva. Ieliekam grozā, un viss, veicam pasūtījumu. Pasūtām motoru. Varam reģistrēties, varam nereģistrēties, savādam iekšā savus datus, saņemiet rēķinu un motors pēc kāda brīža būs klāt.